Ej, tu nost! Ko, šodien mums tas gods uztaisīt video ar Latvijas čempionu U14, jā? Jā. Street fishingā, tas ir Pilsētas makšķerēšana, jā, no pilsētas vidē, no krasta, ne? Jā. Mārks Dauguls, tu vari sasveicināties ar visiem. Sveiki. Nu, stāsti, kā gāja, kā salikās? Doma bija galvenā būt stabilam. Pirmajā posmā gribēju saprast, kā viss darbojas, tāpēc paņēmu tikai otro vietu. Tikai otro. Jā, nu, Tu gan esi ok. pieticīgs. Un otrajā posmā sanāca pirmo vietu paņemt. Jā. Un tad vakardien trešajā posmā sanāca atkal pirmo vietu. Kas bija tā panākuma atslēga? Kā tev pašam liekas, tie bija mānekļi pareizie, vai tu zināji, kur iet ķert? Treniņi, daudz treniņu. Treniņi. Bija principā treniņos tev vajag visu pamēģināt. Visu. Atvadu, nano, mikro, visādus mānekļus, startveidīgos, zivtiņus. Es pat wobbleru mēģināju, rotiņu. Vajadzēja atrast atslēdziņu, bet šoreiz man bija 3 galvenās lietas, kas bija nano, rotiņš un atvads. Ko tad dara treniņos? Ko tev dod? Tu meklē tās vietas vai strādā, teiksim, vairāk uz mānekļu izvēli? Es daru tā, ka es ieeju Google Maps, skatos interesantas vietas, kādas līkumus upē, kādas točkas, iztakas, labas vietas ir. Un mēģinu, pārsvarā sāku ar atvadu, skatos, kā zivs ņem, neņem tajā laikā. Ja varbūt kaut ko mazāk uzliek, ja viņas ir bišķiņ tādas negribīgākas. Ja uzliek lielāk, ja viņas ņem mazie pa daudz. Kāds ir tavs uzdevums sacensībās? Kas tev ir jāizdara, lai rezultāts būtu iespējami labs? Kas ir jāķer, uz ko jākoncentrējās? Iesācējiem es teiktu iet uz asari. Asars, izmērs no 10 centimetri, tad ieteiktu paņemt nano kātu. Ar mazajiem māneklīšiem tu viņus jebkur var noķert. Vēl kādu varbūt bonus zivs trāpīsies. Rīga nav zināma par līdaku, bet vairāk par asari. Tā kā tam, kas gribētu sākt kaut ko ķert, tam jāmācās ķert asari un pārējo jau var piestāvēt klāt. Jā. Zandarts, tu ķeri asari, tu viņu tā Piezvejā būs. noķers. Jā. Tas esmu es. Kaut kādu laiku neesmu radījies jūsu zilajos ekrānos, paņēmu māksliniecisko pauzi, bet noteikti esmu atpakaļ šogad un šovasar esmu iedvesmojies ar jauniešiem. Ir superīga vasara aizvadīta, kur bijušas tiešām daudz sacensības, pilsētvidē, ārējā, plūdiņu makšķerēšana, no laivām bērniem bija pasākums, tā kā tas man reāli motivē. Un šis kanāls droši vien arī turpmāk būs Topēsim daudz ar Marku, būs Emīls, es domāju, ka ar Olīviju, ar jauniešiem, un tieši jums arī radīts. Tā kā sekojam kanālam, skatāmies tālāk, es domāju, ka mēs kaut ko arī noķersim, bet tehniski mans uzdevums šodien parādīt, kā ar 20 eiro maisiņu var noķert zivis veiksmīgi. Ar ko sākās makšķerēšana? Ar makšķeres nopirkšanu, komplektu dabūšanu un sagatavošanos. Kas tev tur rokā? Šodien man Lockheed John Basara līdz 7 gramiem mikroģiks. Un sakomplektēšu es ar izūks. Dāvanā dabūju cepuri. Tas patiesībā ļoti laba doma, tās plānās cepurītes, lai neskrāpējās, lai spole nesitās pret kaut kādiem citiem priekšmetiem, ieliek iekšā un aizsargā. Šodien es sakomplektēšu ar 23. gada vankvišu.
man džigrika kastīte. Šeit mums ir no A līdz Z. Principā slagi, tārpveidīgie. Šeit mums ir Tioga hogs, hogi šrimps. Vislabāk. Jā, babkas. Lielās babkas, mazās. Tas stantveidīgs. Jā. Crazy fish. Reku, ieteiktu. Reku. Jā, vēzīšana. Es paršpostu reikarīšu. Un tūlīt parādīšu. Vēl nav pabeigta kastīte. Reku. Rokrā. Un, protams, klasika baltā Tioga. Šitādā patīk. Jā, vakarien spīdēja ritīgi tumsā. Sanāca šitāda vēzīša. Labi. Baigi liela. Okay. Un tad Nu jā, rotiņš. vakardienas strādājošais rotiņš, otrais izmērs. Šis tev medaļu atnes? Jā, šis man medaļu atnes. Nu, uzsējām fluorkarbonu. Un ko jums vajadzēs? Jums vajadzēs labus saspraudītus. Man ir šādi. Tie ir dēkoji. 0,0 vai arī 0. Kā paši? 2,0. Jā, es 2,0. Es lietoju dēkoju SS, 6. izmēra āķi. Vai arī 8. Bet tas, kas man ir atved no vakardienas sacensībām. Un tad wolframs. Es lietoju wolframu, ieteiktu citiem lietot wolframu, mazāk piesārņo dabu. Un, kad ir akmeņa apakšā vai kaut kas ciets, viņš ir skanīgāks, viņš skanēs, jo viņš ir saspiedztāks nekā svins, viņš ir skanīgāks. Cik tu gramus, teiksim, tādos Rīgas apstākļos tev kas ir tavu klasiskie grami? Ko tu ieteiktu paņemt? Mēs tagad esam Zundā, kur ir bišķiņ seklāks, tāpēc es lietošu 5 gramus. Bet Rīgā man vidusceļš ir zelta ceļš ir 7 gramu. 7 grami. Kas ir, jā. Tālāk. Mēs sienam karbīnu klāt. Man patīk bez griezuļu. Protams, ja lietoju trotiņu, tad vajag griezuļu, savādāk mums sagriezīs auklu. Es daru tā, es izvāku, uzmetu, izlieku 2 pirkstus caur un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 reizes. Tad mēs paņemam šo lepiņu, kas paliek, ķepiņu, lepiņu un caurums, kuru sasakāt. Liekat cauri, savalkat un saslapinat. Jā. Savādāk jums būs ar visu karstumu, viņš var sabojāties un jūs varat pazaudēt savu lielāko dzīves dzīvi. Un mānekli. Un mānekli. Mēs ņemam pirmo āķi, vienmēr liekat pirmo āķi. Pišķiņ grūti. Tad jūs uzlikāt āķi, tad paņemiet savu wolframu vai svinu, manā gadījumā svins, un lieciet aiz āķi, klipsējiet ciet, uzlieciet gumiju, un jums ir džigrigs gatavs. Un šo sauc par džigrigu. Jā. Viss notiek uz grunts. Jā. Droši vien svarīgi arī āķa pozīcija, un viņai būtu jāskatās uz augšu. Ko mums ir pirmais ašuks, Rīgas asarītis. Ieskaitis? Ir ieskaitis. Būs cik ir centimetri? Atsmērs tev noteikti piešauts. 23. 21. Pārdomāju. Man šoreiz dropshotā tā mīļākā sistēma, bet par sistēmām mēs parunāsim kādā citā video. Es domāju, ka mēs uztaisīsim, saliksim, savāksimies vairāk cilvēku. Katrs pastāstīs par savu mīļāko. Un, jā,
kā to uzsiet, kas tas ir, kuros apstākļos lietot, to mēs visu pastāstīsim kaut kad citreiz. Ka vēlreiz iemesls pierakstīties kanālam. Nu, šitādi mums te ķerās. Laižam apakaļ. Jā. Aizgāja. Aizgāja? Kas tas bija tāds? Metāla gabals. Tāda mums... Visādi atradumi te Rīgā ir. Kas ir inčīgākais, ko tu esi? Izjūtas? Jā. Mazas meitnītes kurp. Reāli. Es biju zacepājis, raustīju un iznāca ārā. Vēl kas ir bijis tā, es zacepājis. Raust. Jūt sitienu. Sāk, asars! Asars izvelk man no zaca. Jā, tā ir. Tā ir mēdz gadīties. Palīdzēja. Kas tev ir interesantākais? Breks. Tā ir forši šitādos apstākļos. Pilsētu vidē ir pacepēt. Cik mums nav daudz laika, dažas stundas, bet reāli es domāju, ka mums ar to pietiks. Nav nekas daudz vajadzīgs. Man ir mugursoma, Markam arī viena somiņa, viens kāds. Bliežam, reku cilvēki pat apkārt staigā. Un mēs izmantojam iespējas forši pavadīt laiku. Bet Marks ir traks. Viņš saka, ka viņš šovasar reāli katru dienu ir bijis pie ūdeņiem un copējis. Tā kā tas rezultāts ir tāds, likumsakarīgs droši. Ja zini vietas, kur zivis ir, zini, kā viņas noķert, Kur mums ir otrais klients, pacients, bišķiņ nokrita, bet nekas sasities nav. Šits arī būs ieskaits? Jā. 13? Vairāk, bišķi. Vairāk? 17, 15. Varam tālāk. Šits gan, man liekas, nav ieskaits. Nav. Tikpat liels, cik mans hogijs šīms. Tāds mazulis, bet cik dusmīgs un kā pagrāba, bez variantiem. Pastaigājamies par Rīgu. Visi baigi skatās, ko mēs te darām, kas mums rokās. Jā, Kumanču tilts. Tagad būtu baigi forši, ja tu noķert dzīvi. Jā. Tagad bišķiņ kaunos. No zivīm? Nē, ka nevar dabūt. Vakar šeit gāja pāri. Cik jūs tur bijāt? Kādi 60 bērni? Es nezinu. Tū tam. Jā. Visi ķēra no krasta, tā kā tas ir pilnīgi normāli, ka tās zivis ir, patramdītas. Tur tomēr presings ir, tās labākās vietas jau ir tik, cik ir. Jā. Lai gan katram viņas ir savs, tad, kad bija starts, es ielikšu video no starta, tad kaut kādā brīdī likās, ka visi iet vienā virzienā, bet pēc tam, kad es braucu ar riteni, es redzu, ka pa ceļam vairs neviena nav. Visi ir tik izklīduši, katram Savu vietu. Sava vieta, savu kaut kādu domu.
doma ir tāda, ka viņu lēnām jāvelk pa gruntu, tad viņš šādā augstumā pa staigā, bišķiņ jāpietierina. Un tad asars tā nāks, un šajā augumā viņam patīk, ka viņš grunts un tu paņems. Tad speciāls sviniņš, ja, ar stienīti. Un kas tur ir tāpatām? Karabīnīti? Jā, karabīni. Nu, līdzīgi kā Džigriks tikai. Džigriks, Tokio Riks, Karolīna Riks, Rigi ir daudz. Nu jā, kādā video mēs viņus noteikti parādīsim. Visus atsevišķi. Jā. Un kā vispār šodien ķerās? Nē, man nē. Kamēr es neaizmirstu. Kas, lai noķert asari, absolūtais minimums? Nu labi, kāds no spolē auko tas pats par sevi, bet, nu, ja kāds ir tagad noskatoties šo te video un iedvesmojoties no Marka, no citiem bērniem un varbūt arī no manis izdomā, ka viņš no pludiņa grib pāriet pamēģināt spinningot noķert asarīti, kas tam mums te ir iekšā? Hogi shrimps, baby rockfish, īsāk sakot, 2 gumijas ar izmēru, nu, līdz 2,5 colām. 2,5 colas, tā būs tāda klasika, lai noķert asari. Vēžveidīgie, zivtiņu veidīgie, te ir zivtiņi, te ir vēzītes. Nu, tieši tā, 2 dažādas formas. Āķīši, dropshotām 6. izmērs, owners 5. Un te man ir 10, bet 5 un 7 grami dropshot sviniņi būs vajadzīgi. Te bija vēl, jā, 5, 7, 10 man ir Daugavas apstākļiem no laivas. Fluorokarbons sistēmas uzsiešanai 0,23. Es izvēlos tādu, manuprāt, diezgan resnu, lai pati tā sistēma sanāk stabilāk, varbūt arī var pacīnīties ar kādu ķērāju zem ūdens, bet es domāju, ka asarim tas baigi netraucē. Un tas ir arī viss. 2 mānekļu paciņas, fluorokarbons, sviniņu un aķītes. Tas ir viss, kas vajadzīgs, lai veiksmīgi noķert asari dropshot sistēmā. Nav daudz, manuprāt, es iztērēju kaut kāds 20 eiro. Nu, kā jūs redzējāt, šodien 3 asarīši pagaidām jau bija. Ja zivs neķerās, jāmeklē citur, jā. Atbraucām uz citu vietu, tagad mēs esam Māras dīķis, jā. Māras dīķis arī tepat pilsētā. Būs jāliek. It kā kaut kas te ir. Jā. Kas te ir? Līdaks asar, vai ne? Jā. Kas mums interesē. Un arī kaut kādas baltās zivis. Nu jā, baltās zivis arī, bet tām bah! Un nav māneklis vairs. Tas būtu ļoti interesanti, izņemot tā daļa, kur māneklis vairs nav. Ej, tu nost! Kās pa kūku. Nu, misija mums izpildīta. Markam šodien vēl nebija jāšuks. Ej, tu... Labs, vai ne? Smūgs! Šī tādi asari. No. Vispār. Nu, kas nekaiš pacupēt pilsētā izrauties? Slīt, ne? Reku. Vasāri. Nu, pirmā zivs, kāds ir iesvētīts? Kāds ir iesvētīts, nav plasmas, nevar noraut. Oi, kā paņem uz mikroģiju, kā. Kātiņš rītīgi. Ieliec viņu tur kaut kur maliņā, lai viņš mums jā, nesabiedē visu. Visus, nu, būs tā tumši smūgi. Es tev uzbildēšu. Nu, kāda sajūta? Sajūta, jā. Šitas ir tas, kāpēc mēs braucam makšķerēt. Labas sajūtas. Kaifs, jā? Kaifs. Ei, nu jāliek.
Āķi izlocīja. Hogijs šodien rāda brīnums. Nu, kā parasti. Smuks asvīts. Viens aizgāja. Nebaidne. Es atceros. Viens aizgāja, vien noķērām. Turpinam. Nu ko? Jāsteidzās uz diskotēkām. Rīt pirmā skolas diena. Jā. Markam, nu tā, kaut ko mēs noķērām. Kaut ko mēs noķērām, jā. Kaut ko noķērām, kaut ko jums parādījām. Sistēmas parādījām. Jā, Nu, vēlreiz. pastāstīsim. Latvijas čempions. Makšķerēšana pilsētvidē. Marks, paldies tev. Paldies tev arī. Ar jums tiekamies kādā nākamajā epizodē un ar Marku droši vien arī pavisam drīz. Jā. Jā, čau. Čau.